Vēdiskās astroloģijas prognoze katram zodiakam laika posmā no 18. līdz 24. novembrim. Sākumā es pastāstīšu kopējo tendenci visām zodiaka zīmēm šajā nedēļā saistībā ar planētu pārmaiņām debesīs un to notikumu realizācijai uz Zemes, un pēc tam skatīsimies katra zodiaka individuālo stāstu konkrēti šai nedēļai. Saturns šajā nedēļā turpina savu tranzītu cauri ūdensvīra zīmei, kas veicina visos mūsos radošumu, jaunu ideju izpaušanu un sabiedrisku aktivitāti. Šis periods ir piemērots, lai mēs dalītos ar saviem talantiem un veidotu jaunus kontaktus. Mēness sēnu planētas Rahu tranzīts cauri zivs zīmei pastiprinās intuīciju un garīgās tieksmes. Šajā nedēļā līdz ar to var rasties vēlme pievērsties garīgām praksēm vai ceļot uz tālām zemēm. Taču ir jāizvairās no ilūzijām un nepārdomātiem lēmumiem. Un tajā pašā laikā otrs mēness sēnu planētas Ketu atrašanās jaunavas zīmē izceļ veselības jautājumus un vēlmi nodarboties ar labdarību. Tāpēc šis ir piemērots laiks pievērsties alternatīvām veselības uzlabošanas metodēm un palīdzēt citiem. Visām zodiaka zīmēm kopējais ieteikums šai nedēļai ir radošuma izpausme. Rekomendēju izmantot šo laiku, lai dalītos ar saviem talantiem un idejām, veidotu jaunus kontaktus un stiprinātu savu pozīciju sabiedrībā, lai pievērstos meditācijai vai citām garīgām praksēm, kas stiprinās intuīciju un iekšējo mieru. Aicinu pievērsties savai veselībai, mēģinot alternatīvas metodes un rūpēties par savu labsajūtu, kā arī apsvērt tātad iespēju iesaistīties labdarības aktivitātēs, palīdzot tiem, kam tas ir nepieciešams. Bet katra zodiaka individuālais horoskops šai nedēļai, laika posmā no 18. līdz 24. novembrim. Un pirmā zodiaka zīme mūsu aplī ir Auns. Šajā nedēļā Auns jutīsies ar papildus enerģijas pieplūdumu apdāvināts. Un tas var būt vienlaicīgi gan Auna stiprā puse, gan arī Auna izaicinājums, jo valdošā planēta Mars šajā nedēļā stimulēs vēlmi aktīvi rīkoties. Un tas var nozīmēt arī paaugstināta stresa apstākļus Aunam. Iespējams, Auns var izjust neapmierinātību vai tieksmi strīdēties, īpaši darba vietā vai ar sev tuvākajiem cilvēkiem. Tāpēc mans ieteikums Aunam šajā nedēļā ir, lai arī šis ir ļoti labs laiks fiziskām aktivitātēm un projektiem, ir nepieciešams atrast vietu, kur izmantot savu enerģiju konstruktīvā veidā. Tādēļ, lai saglabātu emocionālo līdzsvaru, iesaku praktizēt dziļu elpošanu un izvairīties no pārmērīgām diskusijām. Tāpat iesaku Aunam šajā nedēļā izmantot laiku, lai fokusētos uz savu veselību un personīgo izaugsmi. Vērsis. Šonedēļ jūs varētu izjust emocionālu trauksmi, īpaši saistībā ar attiecībām vai finanšu jautājumiem. Jūsu valdošās planētas Venēras kurs palīdzēs atrast līdzsvaru, tomēr ir iespējami nelieli izaicinājumi saistībā ar neparedzētiem izdevumiem un emocionālām sarunām. Mans ieteikums Vērsim – praktizējiet pacietību un apdomājiet katru savu lēmumu. Lai saglabātu harmoniju, pievērsiet uzmanību savai finanšu situācijai un emocionālajiem līdzsvaram. Ļaujieties mīļotās mūzikas baudīšanai un laiku pavadiet dabā, jo tas var palīdzēt mazināt spriedzi. Dvīņi. Šis ir labs laiks profesionālajām aktivitātēm un jaunu ideju īstenošanai. Tomēr jūsu komunikācijā šajā laikā var rasties pārpratumi, jo jūsu valdošā planēta Merkurs aicinās jūs domāt plašāk. Tomēr iespējams arī ir kādi komunikācijas šķēršļi ar kolēģiem vai ģimenes locekļiem. Tāpēc mans ieteikums Dvīņiem ir pārliecināties, ka jūsu vārdi ir saprotami un nepārprotami.
Veiciet elpošanas vingrinājumus, lai saglabātu mieru. Šajā laikā jums derētu arī koncentrēties uz nelieliem radošiem projektiem, kas palīdzēs jums izpaust idejas un vienlaicīgi arī līdzsvarot enerģiju. Vēzis. Jūsu jūtu dziļums šodien var būt ļoti izteikts, un tas var novest pie pārdomām par ģimenes lietām un attiecībām. Mēnesis fāzes ietekmēs jūsu emocionālo stāvokli vēži, un tādēļ būtu vēlams izvairīties no intensīvām sarunām, kas var radīt emocionālu spriedzi. Mans ieteikums vēžiem – šis ir laiks, lai rūpētos par savu iekšējo pasauli. Pievērsiet uzmanību savai mentālajai veselībai, piemēram, praktizējot meditāciju vai pavadot laiku pie dabas. Tās ir mazas, bet vērtīgas aktivitātes, kas palīdzēs atrast līdzsvaru šajā intensīvajā periodā. Lauva. Lauvām šis laiks var nest jaunas iespējas profesionālajā jomā, un jūs sajutīsiet spēcīgu vēlmi izcelties. Tomēr jāuzmanās no pārmērīgas vēlmes kontrolēt situāciju, kas var radīt konfliktus ar citiem cilvēkiem. Ieteikums lauvām – koncentrējieties uz mērķu sasniegšanu, bet neaizmirstiet arī par līdzcilvēku viedokļiem. Lai saglabātu harmoniju, praktizējiet paškontroli un pievērsieties aktivitātēm, kuras palīdz samazināt stresu, piemēram, fiziskām aktivitātēm vai radošiem projektiem. Jaunava. Šis ir laiks, kad jūs varētu būt īpaši kritiski noskaņoti gan pret sevi, gan apkārtējiem. Jūsu valdnieks Merkūrs var pastiprināt vēlmi analizēt situāciju un meklēt kļūdas, tomēr centieties šo enerģiju izmantot konstruktīvākā veidā. Mans ieteikums jaunavām – izmantojiet šo laiku, lai strādātu pie plānošanas vai organizatoriskiem projektiem. Lai mazinātu kritisko pieeju, praktizējiet pateicību izteikšanu par paveikto un pievērsieties elpošanas vingrinājumiem. Svari. Šonedēļ uzmanības centrā būs attiecības. Jūsu valdnieks Venēra palīdzēs stiprināt savienojumus ar citiem cilvēkiem, bet esiet uzmanīgi ar emocijām, kas ir viegli izsitošas jūs no līdzsvara. Mans ieteikums svariem – šis ir labs laiks harmonijas veidošanai un rūpēm par tuviniekiem. Praktizējiet pacietību, pateicību un iesaistieties pozitīvās aktivitātēs, kas stiprina saikni ar apkārtējiem. Labs laiks mākslas baudīšanai un radošām nodarbēm, kas palīdz līdzsvarot prātu. Skorpions. Skorpioniem šis ir introspektīvs laiks, kurā iespējami personīgi atklājumi. Iespējams, jūs nonāksiet pie secinājumiem par savu pašreizējo situāciju vai attiecībām. Mans ieteikums skorpioniem – šajā laikā pievērsieties garīgām praksēm un meditācijai, lai labāk izprastu savas domas un jūtas. Iekšējais miers un līdzsvars šajā laikā ir galvenie jūsu ceļa punkti uz panākumiem. Strēlnieks. Strēlnieks šodien būs spēcīgā vēlmē pētīt un apgūt ko jaunu. Tas var būt gan saistīts ar ceļošanu, izglītību vai garīgiem meklējumiem, tomēr esiet piesardzīgi ar riskantām aktivitātēm, kas var novest pie neprognozētiem un neparedzētiem rezultātiem. Ieteikums strēlniekiem ir pievērsieties hobijiem un aktivitātēm, kas ļauj paplašināt jūsu zināšanas un skatījumu uz dzīvi. Labs laiks meditācijai un mācībām, kas palīdz attīstīt personīgo un garīgo izaugsmi. Mežāzes. Mežāžiem šis laiks ir piemērots profesionāliem jautājumiem, bet ir jāuzmanās no pārmērīgas darba slodzes. Iespējams, sēdīsiet spiedienu veikt vairāk, nekā ir iespējams. Ieteikums mežāžiem – saglabājiet līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Pavadiet laiku aktivitātēs, kas ļauj atslābināties un uzkrāt spēku. Tāpat pievērsieties savas veselības rūpēm un neapņemieties vairāk, kā iespējams ir paveikt. Ūdensvīrs. Ūdensvīriem šis ir piemērots laiks, lai koncentrētos uz draudzību un sociālajām aktivitātēm.
Iespējams, jūs sajūtīsiet vēlmi palīdzēt citiem cilvēkiem vai piedalīties kopīgos projektos. Mans ieteikums ūdensvīriem – esiet aktīvi savā sabiedrībā un izmantojiet šo laiku pozitīviem projektiem. Šis ir labs laiks jaunu ideju ģenerēšanai un izpausmēji, kas var radīt un palīdzēt attīstīt jaunas personīgās izaugsmes un sniegt prieku. Un zivis. Zivīm šis ir emocionāli intensīvs laiks, kad iespējami svarīgi atklājumi par pašiem sevi vai attiecībām. Jums var rasties vēlme pavadīt laiku vientulībā vai pievērsties garīgām praksēm. Mans ieteikums zivīm – praktizējiet meditāciju vai citas relaksācijas metodes, lai saglabātu iekšējo mieru. Esiet uzmanīgi ar savām emocijām un ļaujiet sev atpūsties. Šis ir labs laiks iekšējai izaugsmē un sevis izpratnē. Tas bija zodiaku horoskopu lasījums nedēļai no 18. līdz 24. novembrim. Ja vēlies zināt vairāk par savu zodiaku, spied like šim video, seko manam kanālam un piesakies uz konsultāciju, ja gribi zināt individuāli vairāk tieši pats par sevi. Lai izdodās!